Daugavpils iedzīvotāji un viesi ļoti aktīvi izmanto sabiedrisko transportu, tramvajus un autobusus, lai pārvietotos pa pilsētu. Tas patiesībā ir ērti, jo transports kursē diezgan bieži un ar tā palīdzību jūs varat nokļūt jebkurā mikrorajonā. No 1. marta vienreizējās braukšanas biļetes cena palielinājās no 70 centiem līdz 1 eiro. Taču uzņēmuma Daugavpils satiksme vadība pārskatīja mēneša biļešu cenu politiku. Mēneša biļetes, respektīvi, ir būtiski ievērojami ekonomiskāks risinājums pilsētas iedzīvotājiem. Tātad pirmkārt mums reiz jāsaka, ka parēķinot elementāri, cilvēkam iegādājoties mēneša biļeti, brauciena cena pēc būtības paliek iepriekšējā. Tātad šis braucienu skaits, salīdzinot ar izcenojumu, saglabājās praktiski tas pats, kas bija līdz cenu paaugstinājumam. Tajā pašā laikā tas ir arī zināms komforts, jo cilvēkam nav jādomā par līdz paņemtiem finanšu līdzekļiem, respektīvi skaidra nauda, ar ko būtu jānorēķinās sabiedriskajā transportā. Viņš uzrādot šo mēneša biļeti, izbauda komfortu, braucot neierobežotu skaitu, izvēloties gan vienu, gan otru transporta līdzekli pilsētas sabiedriskajā transportā. Ir arī videi draudzīgs risinājums. Izmantojot ikmēneša biļetes un retāk izmantojot automašīnu, cilvēki var palīdzēt samazināt gaisa piesārņojumu un mazināt satiksmes sastrēgumus. Statistika liecina, ka aktīvākie mēneša biļešu pircēji ir seniori. Sabiedriskā transporta mēneša biļetes var iegādāties no katra mēneša 20. datuma līdz nākamā mēneša 6. datumam. To var izdarīt autoostā biļešu kasē numur 4. Darba laiks ir no 10 rītā līdz 7 vakarā. Jūs varat maksāt vai skaidrā naudā, vai arī ar kredītkarti. Pieaugušie Daugavpils satiksmi sabiedriskajā transportā var iegādāties caurlaidi pie konduktoriem, un šajā gadījumā norēķināties var tikai skaidrā naudā. Tāpat braukšanas biļetes no katra mēneša 22. datuma līdz nākamā mēneša 5. datumam pieejamas biļešu kasē blakus uzņēmumam 18. novembra ielā 183. Tā atvērta darba dienās no 9 rītā līdz 6 vakarā, pusdienu pārtraukums no 1 līdz 2, kā arī sestdienās no 9 rītā līdz 3 pēcpusdienā, pusdienas no 12 līdz 12:30. Šajā gadījumā jūs varat maksāt vai nu skaidrā naudā, vai arī ar kredītkarti. Sīkāk uzņēmuma mājaslapā satiksme.daugavpils.lv.